Ja mājai nav dokumentu vai dzīvokļa īpašnieki tos nekad nav redzējuši, ir ļoti grūti saprast, kas ar māju patiesībā notiek. Cik naudas ir uzkrājums, kādi darbi ir veikti, kādi lēmumi pieņemti, kāds ir mājas tehniskais stāvoklis. Sakārtota mājas dokumentācija ir pamats caurspītīgai pārvaldīšanai un pamatotiem lēmumiem. Es esmu Dace Vārna, Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas mājoklis valdes priekšsēdētāja, un šajā kanālā es skaidroju lietas, kas jāzina ikvienam dzīvokļu īpašniekam. Katrai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir jābūt mājas lietai. Mājas lieta ir dokumentu un arī informācijas kopums par konkrēto dzīvojamo māju. Tā palīdz saprast mājas tehnisko stāvokli, pārbaudīt izmaksas, pieņemt lēmumus un nodrošināt, lai mājas pārvaldīšana turpinātos arī tad, ja, piemēram, mainās pārvaldnieks vai pilnvarotā persona. Mājas dokumentācijā jābūt īpašnieku lēmumiem, pārvaldīšanas līgumam, pilnvarojumiem, līgumiem par mājas uzturēšanu, pārvaldīšanas darba plāniem, tāmēm, ieņēmumu un izdevumu pārskatiem, informācijai par uzkrātiem līdzekļiem un apliecinājumiem par veikto darbu izpildi. Nemazāk svarīga ir arī tehniskā dokumentācija. Tie ir apsekošanas akti, tehniskās apsekošanas atzinumi, būvprojekti, energosertifikāti, informācija par inženiertīkliem, skaitītājiem, kopējām sistēmām un zemes gabala robežām. Vēl viena ļoti būtiska sadaļa ir līgumi. Piemēram, līgumi par siltumu, ūdeni, kanalizāciju, atkritumiem, elektroenerģiju un koplietošanas vajadzībām, liftu apkopi, uzkopšanu, apsardzi vai remontdarbiem. Atsevišķi jāskatās arī finanšu dokumenti, tāmes, maksājuma aprēķini, ieņēmumu un izdevumu pārskati, uzkrājuma pārskatu un informācija par mājas naudas izlietojumu. Un, protams, mājas pārvaldīšanā ļoti svarīgi ir sapulču un aptauju dokumentu. Uzaicinājumi, darba kārtība, balsojumi, protokoli, lēmumi un pat to pielikumi. Piemēram, mājai pēkšņi sāk tecēt jumts. Pārvaldnieks saka, vajag remontu par 40 000 eiro, bet īpašnieki nezina, vai jumts iepriekš ir apsekots, vai ir tehniskās apsekošanas atzinums, vai šāds remonts jau nav bijis veikts pirms dažiem gadiem, vai tam ir garantija, cik naudas mājai ir uzkrājumā un kāpēc izvēlēts tieši šāds darba apjoms. Ja mājas dokumenti nav sakārtoti, īpašnieki faktiski balso tumsā. Viņi nevar pārbaudīt, vai lēmums ir pamatots. Bet, ja mājas lieta ir kārtībā, īpašnieki redz faktus. Kāds ir jumta stāvoklis, kādi darbi nepieciešami, kādi piedāvājumi saņemti, cik naudas ir uzkrājumā un kā remonts ietekmēs katra dzīvokļa īpašnieka maksājumus. Tad lēmums vairs nebūs balstīts uz minējumiem, tas būs balstīts uz dokumentiem. Tāpēc dokumenti nav formalitāte. Tie ir mājas atmiņa un īpašnieku drošības instruments. Ja dokumenti ir sakārtoti, lēmumi kļūst pamatotāki un pārvaldīšana caurspīdīgāka. Arī strīdu tad noteikti būs mazāk. Tāpēc mājas lieta nav papīra mape. Tā ir instruments, kas pasargā īpašniekus no nepamatotiem lēmumiem un liekiem strīdiem. Māja ir demokrātija, un demokrātija sākas brīdī, kad īpašnieki interesējas par to, kas notiek viņu īpašumā. Ja šis video bija noderīgs, abonējiet kanālu un komentāros uzrakstiet, kādi jautājumi par mājas pārvaldīšanu jūs vēl interesē.